Slava Dievam! Es atkal atrodos uz Šķērsielas jumta un gribu jums pamācīt ļoti nopietnu lietu, kas ir praktiska. Un liecināt, pastāstīt, kā tas bija manā dzīvē, jo uz tādiem piemēriem vislabāk var saprast, kā tas darbojās. Un tāpēc es nolasīšu pamatojumu Dieva vārdā, ka tas ir Dieva likums, kas darbojās, un viņš ir tāds likums. 26. nodaļa Zalmana sakāmie vārdi. Kā putns nolidinājās, kā bezdelīgi aizskrien, tā nepelnīti lāsti neaizņem. Te ir tāds senlatvisks, kā saka, teiciens, var teikt, tulkojums. Es tā izteikšu precīzāk, varbūt tā saprotamākā valodā. Kad tas cilvēks jau uz jums kāds lādējās, vai jūs kādu lādējiet, nedod Dievs, bez pamata. Un kad tam nav, viņš to nav pelnījis, ja jūs to nesiet pelnījis, nedod Dievs, tad redziet, ja kāds lādē, lāstis tas ir, lai tev tā un tā notiekās. Visādi var nolādēt ar visādiem teicieniem, ar slimībām, ar nāvi un ar visu kaut ko. Un nepilnīts lāsts nepiepildās, tas nav it nekas, var lādēties tur vai ko, bļaustīt, nav ko baidīties no tā. Bet te nav runa par pelnītu lāstu, te tikai runa par nepilnītu lāstu. Bet pelnīts lāsti ir tie burvi, ja viņi iedarbojās. Un tāpēc, redziet, agrākos laikos Izrēlā visus burvjus lika nokaut, likvidēt. Jo viņi lādējās pa naudu, varēja nolādēt cilvēks, viņi nomira, un tas bija liels ļaunums, tā pielīdzināms slepkavībai, jo tie burvi, viņi izsauc ļaunos garus, jeb demonus, un tie cilvēki, kas nav aizsargāti, viņi ir pakļauti šo demonu iedarbībai, un tāpēc tie burvi arī, kas lādē, ņem sliktu galu, viņi nonāk eldē pēc tam, bet viņi to nesaprot un nezina. Un daudzi cilvēki arī Latvijā, diemžēl, griežās pie burviem, pa dažādiem gadījumiem, pa slimībām, pa nākotnes zīlēm un tā tālāk. Un tas nozīmē, ka viņi ir apsēsti un iespējams, ka Sātans uzbruk pēc tam viņa ģimenes locekļiem. Tie var nomirt vai arī var tikt kaut kādas citas nelaimes notikties. Tāds tas bumeranga likums ir. Un tāpēc šis bumeranga likums izpaužās vēl tādā veidā, ko rakstīts jaunā derībā, ko teica Jēzus Kristus 7. nodaļa Mateja evaņģēlijā. Netiesājiet, lai jūs netopat tiesāti, jo ar kādu tiesu jūs tiesājiet, jūs tapsiet tiesāti, un ar kādu mēru jūs mērojat, jums taps atmērots. Te ir divējādi. Es par to mēru, par to sēšanu negribu tagad runāt, bet runāšu tikai par to tiesu. Netiesājiet, un jūs netapsiet tiesāt. Tas ir bumerangs. Mēs, piemēram, notiesājam tādā veidā. Ja ir pelnīts lāsts, tas ir lāsts būtībā. Tā tiesa, tas ir lāsts. Un ja mēs sakam uz kādu cilvēku, kas mums, piemēram, uzkāps uz kājas vai iesitis vai nozadzis kaut ko, un mēs viņam nepiedodam, bet mēs viņam sakam, kaut tev tas un tas notiktos, nedod Dievs, tā nedrīkst tiesāt. Tad mēs ar to bumerangu viņam metam, un tas bumerangs pēc tam tādā pašā veidā atnāk atpakaļ. Ja mēs uz saviem bērniem sakam, ak, tu duraks tāds, vai ak, tu tāds neveiksminieks, vai mēs sakam uz to cilvēku, kas mums kaut ko ļaunu darīs, tu būsi nabaks, vai tev būs slimība tāda un tāda, vai tu nomirs, tad mēs to bumerangu metot, ar viņu pēc tam trāpam paši sev. Viņš trāpa gan uz to priekšmetu, bet viņš tas tāds bumerangs, kas nāk atpakaļ uz mums pašiem, uz mūsu bērniem un uz mūsu likteni. Tāpēc, redziet, tāds likums darbojās, un tāpēc es te taisīju tādas lūkšanas par to, ka mēs atsakamies no visādiem lāstiem, visādām tiesām, jo tie visi ir lāsti, ko mēs izsakam negatīvu negāciju. Tāpēc Dievs saka, lai mēs esam klusētāji, lai mēs mākam savu mēli savaldīt, jo viņi kā tāds uguns, kas no ēles tiek iededzināta.
Un kas var savaldīt savu mieli, ir teiks, jā, ka vēstulē tas var savaldīt arī miesu. Tāpēc tā smēķēšana, dzeršana, narkomānija, viss saistīts ar mūsu izteicieniem, ko mēs esam teikuši vai par citiem, vai par sevīm. Tas viss darbojās, un tā ir pasaule radīta, jo daudz to nesaprot, viņi to neapzinās, es arī to neapzinājos, kamēr bija tāds gadījums Šķērsielā. Kad man te bija pieminekļu darbnīca, vēl tagad viņi darbojās, dēls ar to nodarbojās, un sieva, bet gribu teikt, kad tādā veidā, kad te strādāja mans onkuls, jā. Un viņš izbrauc piedzēries ar mašīnu, ar manu mašīnu, un atstūma darbnīcas vārtus vaļā, jo viņš bija piedzēries, viņš nekā pārā nevēra viņas vaļā, bet braukšana atstūma vaļā. Un kaimiņš man pazvanīja un pateica, kas notiekās, kad manā mašīnā piedzēries cilvēks sēž, un viņš atstumdams vārds, jo izkāpa ārā, nogrilīja, kā saka, varēja redzēt, ka viņš ir piedzēries, knap stāvēja uz kājām, un man zvana. Un ko man tagad darīt? Es tagad stāvu Bolderā, es kādreiz dzīvoju, un es tagad ar sievas tēvu sarunādamies, toreiz mobilais nebija, bet iznāk ārā parasto telefonu, es saku tādus vārdus, dusmās var teikt. Kaut viņam noņemt tiesības nos, kaut viņš nekad nevarētu braukt ar to mašīnu. Tā es viņam pateicu, jā. Un man tagad zvana atkal pēc 15 minūtēm, kad, varbūt vairāk vai mazāk, es tik precīzi, protams, nezinu, bet, apmēram ļoti īsā brīdī tas varēja būt. Un saka tā, tavs onkulis uzbrauc ar mašīnu virsū kaimiņiene, tas ir kāds 1,50 m attālāk, viņi dzīvoja te kaimiņiene pie krustojuma, un viņa nokļuva slimnīcā, jau atbrauc policija, un tā mašīna tā aizved uz kaut kādu tur vietu, kur mašīnas arestē. Jā. Es domāju, redz kā, es pateicu, un tas viss piepildījās. Un pēc tam man bija tāds gadījums, kad man arī tiesības bija, bet man pa nelaimi, kā saka, es pats biju vainīgs, es gribēju, lai man visas kategorijas, es biju nolīdz tikai B kategoriju, un man bija sirdsapziņas pārmetumi, kad es biju ticīgs, kad jādara tam visam gals, lai tās kategorijas svešās tur nebūtu, kas ir nelikumīgas, un es aiziešu un atjaunošu tās tiesības. Tad tajos laikos bija problēmas, nevarēja būt tāda lieta, ka tur tās tiesības vienkārši nozaudētas, vajadzēja viņas aiznest vietā. Es domāju, kaut kādā veidā. Un tā rītā es eju, un tās tiesības es nesu, un mašīnā nekāpšu vairāk iekšā. Viss tā. Es tā pasaku, un nolēmu, stingri tā nolēmu. Tagad man naktī ceļ augšā mamma un zvana, viņa saka, dēliņ, es mirstu nost. Viņa saka, es mirstu nost, palīdz man brauc pie maniem, viņa dzīvoja Ķengragā. Es domāju, ko lai dara, visu laiku es esmu braucis un nekas jau nav noticies tāds, bet māte ir māte, jāpaklausās mātei. Un es tagad sēžos mašīnā, domāju, nekas, rītā aiziešu, vai tas nāk jau tajā pašā dienā, tas bija naktī, un nokārtošu tās lietas. Bet pa ceļām Krasta ielā naktī man apstādina patruļa autoinspekcijas un saka, uzrādiet tiesības. Es, protams, mierīgi uzrādu, man nekādas domas tur nav, jo viņas bija faktiski oriģinālas, cik es zināju. Un viņi tā paskatīdamies uz tām tiesībām saka, jums tiesības ir viltotas, tās nav jūsu tiesības, tās ir falšas tiesības. Es tā izbrīnījos, no kā viņi to tā ņem, un atcerējos, ka tāda lieta, jā, kad es vainīgs esmu, kad viņas zināmā mērā viņas ir falšas, jo man tikai B kategorija, jā, par to es tā. Un tad man tās tiesības noņēma īsumā, un es dabūju pārlikt pa jaunu, kaut gan es jau biju kurs nullis, bet man bija pēc inspekcijas prasība jāpārliek šīs tiesības. Un es viņas pārliku ar lielām mokām, protams, jā, jo tas jau nav tik viegli, kā jūs ziniet. Un tādā veidā es gribu teikt, kad es notiesāju tieši ar tādiem vārdiem, pateikdams, lai tev atņem tiesības, ka tu nevari braukt. Un tas tā notikās. Un tad man nevajadzēja tiesāt. Un tāpēc Dieva likums saka netiesā, un tu netaps tiesāts. Tātad, ja tu nepateiksi neviena ļauna vārda par saviem ļauna darītājiem, un viņiem neko nenovēlies, tā arī tu izbeigsi no tiesas. Noklusē, un esi gudrs, un to, ko tu esi jau notiesājis kādu, un tas jau nav piepildījies, tad tu to nožēlo. Saki, Dievs, es to nožēloju, ko es esmu teicis, vai pret saviem bērniem, savu sievu vai savu vīru,
vai saviem radiem, vai vēl pret kādiem ļauniem cilvēkiem. Es to visu atceļu Jēzus Kristus vārdā, es atsakos no saviem lāstiem, no visiem saviem lāstiem, un to jūs varat tagad lūgt tādā veidā. Jēzus Kristus vārdā es atsakos no visiem saviem lāstiem, no visām savām tiesām, ko esam tiesājis vai pret savu namu, vai pret saviem tuvākiem, vai pret citiem līdzcilvēkiem. Un es viņus svētīju, mūsu kunga Jēzus Kristus vārdā, lai nekas ļauns nenotiktos, ka visi var izglābties, un es sevi svētīju savu namu. Un es Jēzus Kristus vārdā pasludinu, lai jūs esiet brīvi no visiem saviem lāstiem, no visiem saviem tiesājumiem, un ka jums Dievs dod gudrību, jo gudrība ir atklāsmes gars, gudrības gars, un ka jūs uz priekšu variet savaldīt savu muti, un līdz ar to arī savu miesu. Lai Dievs jūs svētī mūsu kunga Jēzus Kristus vārdā. Āmen.